Labdien, mani sauc Toms, un man ir tas gods jūs sveicināt kārtējā raidījumā 3/4. Šajā raidījumā runāsim par turismu, atkal nedaudz par palīglīdzekļiem un būs arī citi jaunumi. Jau pagājušajā raidījumā stāstījām, ka mūsu kolēģis Juris ir devies solidaritātes velobraucienā uz Eiropas galējo ziemeļu punktu uz Nordkap pilsētu Norvēģijā. Šobrīd Juris ir nobraucis jau vairāk kā pusi ceļa. Kā liecina viņa ieraksti sociālajos tīklos, sāk parādīties jau aizvien smagāki pārbaudījumi, tajā skaitā arī dažādas veselības problēmas. Bet kartē, kurā var sekot līdzi Jura braucienam, katru dienu redzams, ka viņš ir nobraucis visai lielu attālumu. Dažas dienas distance pat pārsniedz 200 km. 200 km dienā, un tā vairākas dienas pēc kārtas. Tas tiešām ir iespaidīgi. Tāpēc mēs visi turam īkšķus par Juri un aicinām jūs sekot līdz viņa braucienam gan Apērona sociālajos tīklos, gan arī apērons.lv mājaslapā. Aktīvākā turisma sezona pie mums noteikti ir vasara, jo pie mums vasaras ir īsas un nav pārāk daudz laika, kad varētu iziet ārā un baudīt silto laiku pie mums Latvijā. Par turismu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti dzirdam vien dažreiz, un arī savā raidījumā esam stāstījuši par nepieejamiem apskates objektiem, problēmām transporta jomā un citiem ar turismu pieejamību saistītiem šķēršļiem. Piemēram, Ķemeru dabas takas, kas tika atjaunotas par Eiropas Savienības līdzekļiem, nav pieejams cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslos. Tajā pat laikā Siguldas pilsdrupas ir lieliski pieejams ikvienam cilvēkam. Vecajās drupās ierīkotas taktīlās kartes, lifts, uzbrauktuves, labierīcības un citi nozīmīgi risinājumi, lai ik viens tur varētu justies labi. Tad, lai noskaidrotu, kas mūsu valstī notiek ar turisma pieejamību, devāmies uz pašu atbildīgāko iestādi – uz Turisma attīstības valsts aģentūru. Ar turisma objektu pieejamību ir tieši tāpat kā ar droši vien pieejamību visā valstī un jebkuriem citiem objektiem. Un, tā mūsu praksa liecina par to, ka bieži vien ir tā, ka arī tad, ja turisma objekts varbūt cenšas un izveido to savu objektu pieejamu, tad tā problēma ir tā, ka bieži vien šiem cilvēkiem, kuriem ir piemēram kustību traucējumi, viņi nevar aizkļūt līdz šim objektam. Un līdz ar to, tā problēma, manuprāt, ir daudz plašāka. Vispār šī pieejamība kā tāda, ne tikai turisma objekti, bet infrastruktūra un tās piemērotība cilvēkiem. Tātad nekas īpašs. Turismas valstī ir tikpat nepieejams kā viss cits. Ir labie un ir arī netik labie piemēri. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā apvienība Apērons uzsāka darbu pie projekta ar nosaukumu Mapērons. Mapērons ir mobilā aplikācija telefonos, un, lai šādu aplikāciju izveidotu, tika apsekoti vairāk kā 22,000 objektu visā Latvijā. Tikai nedaudz vairāk kā 1000 objektu izrādījās pieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieejamo objektu skaits bija vēl mazāks. Tāpat arī atgādināšu, ka vides pieejamība neatiecas tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti, un man ir patiesas prieks, ka arvien vairāk institūcijas to sāk apzināties. Mēs saskaramies ne tikai ar to, ka šī pieejamības problēma ir, piemēram, cilvēkiem ar invaliditāti, bet turismā bieži vien šī grupa ar īpašām vajadzībām, mums ir arī, piemēram, ģimene ar bērniem, māmiņas ar ratiņiem, vecāki cilvēki, ļoti daudz, ārvalstu turisti ir seniori, kuriem arī ir kaut kādas, problēmas pārvietoties, un, tad viņiem, piemēram, iekāpt mūsu vilcienā, tas rada diezgan lielu izaicinājumu. Turisma attīstības valsts aģentūra ir apzinājusi 80 pieejamus objektus un izveidojusi informatīvu materiālu ar nosaukumu Ceļo bez barjerām. Pēc būtības tā ir vienkārši karte, kurā atzīmēti cilvēkiem ar invaliditāti pieejami vai daļēji pieejami objekti. Lai arī objektu skaits, kas apzināti nav mērāms tūkstošos, tomēr 80 turisma apskates objekti nav mazi. Lai es savā brīvajā laikā apbraukātu un apskatītu 80 turisma objektus, es domāju, ka tas man prasītu daudz laika un apmēram kādus pāris gadus no manas dzīves. Turisma attīstības valsts aģentūra gan priecātos, ja objektu un informācijas būtu vairāk. Tādēļ aicinām jūs ar turisma pieejamības informāciju un pieredzi dalīties, jo mēs noteikti tā darīsim un aicināsim arī aģentūru savā darbā izmantot Mapērons aplikāciju. Aicinām to darīt arī jūs, bet kad tad turisms Latvijā būs pieejams ikvienam? Es domāju, ka tas prasīs diezgan daudz laika.
jo bieži vien tās ir izmaiņas infrastruktūrā, kas prasa līdzekļus, un tas nav tik ātrs process. Tāpat laikā mēs redzam, ka šī izpratne arvien palielinās. Teiksim, šie cilvēki arvien vairāk parādās sabiedrībā, un arī turisma uzņēmēji saprot, ka arī tie ir viņu klienti un ka arī viņiem ir nepieciešams nodrošināt šo pakalpojumu. Un tādēļ, teiksim, individuāli es domāju, ka arī šie uzņēmumi turisma objekti pamazām, lēnām sāk saprast arī šo klientu. Un, protams, reizēm varbūt arī šie mēģinājumi ir neveiksmīgi tādēļ, ka nav īsti izpratnes par to, kādas ir šīs vajadzības, un varbūt reizēm ir mēģināts veidot šo objektu pieejamu, bet realitātē viņš nemaz tāds nav. Arī tā mēdz gadīties. Bet es domāju, ka palēnām un arī ieviešot kaut kādas šīs obligātās prasības, kaut vai būvniecībā, veidojot jaunus objektus, restaurējot objektus, es domāju, ka pamazām tā situācija iet uz labo pusi. Cerams, ka viss iet uz labo pusi un kļūs arvien labāk. Par aplikācijas Mapeironas jaunumiem mēs stāstīsim nākamajā sezonas pēdējā raidījumā. Taču tagad turpinām ar nākamo tēmu. Par Latvijā izgatavoto ortožu un protēžu kvalitāti mēs esam dzirdējuši daudz. Pārsvarā atsauksmes ir diezgan negatīvas, jo neviens nav apmierināts ar Latvijā izgatavotajām protēzēm un ortozēm. Mūs uzmeklēja Jānis, un viņa stāsts ir teju vai neticams. Kopš 2007. gada Jānim neviens nav izgatavojis protēzi, kas viņam derētu. Jau 2008. gadā Jānim izgatavoja pirmo protēzi. Tā nederēja, un viņš ar to nevarēja pastaigāt. Rezultātā protēze saplīsa un lūstot visai smagi satraumēja Jāņa kāju. Otrajā vietā Jānim protēzi taisīja 3 gadus, un ar to Jānim bija pietiekoši, lai viņš sameklētu vēl 3. vietu, kur šo protēzi izgatavot. Un atkal vairākus gadus protēzi pārtaisot, Jānim tā der, bet to viņš nevar lietot citu veselības traucējumu sāsināšanās dēļ. Tā Jānis jau 7 gadus taisa un pārtaisa protēzes, bet joprojām, kā viņš pats saka, jālēkā uz vienas kājas. Kļūda bija iekš tam, ka man visas protēzes uztaisīja pa īsām. Jo ir tāda noteikuma, ka ar vārsakot uz gūšu kaulu izciļņi ir jābalstās protēzei. Vienīgā protēze, kas balstās man, ir tā pēdējā, ko man uzbūvēja. Tā balstās, jā, bet es tagad nevaru lietot, jo vienkārši ir šī alerģija. Vienīgo protēzi, kas daudz maz Jānim varētu derēt, vairāku gadu laikā izgatavoja protezēšanas un ortopēdijas centrā. Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā 2008. gadā Jānim iedeva sarakstu ar uzņēmumiem, kas izgatavo protēzes. Taču neteica, kuru ražotāju labāk izvēlēties vai kurš ir specializējies tieši uz šāda veida protēžu izgatavošanu. Kā rezultātā Jānis versās vairākās vietās un tikai pēc 7 gadu pūliņiem ir sasniedzis daudz maz apmierinošu rezultātu. Ir liela nelaime, kad neviens neiesaka tev meistari, pie kā griezties, jo tā esot tāda lieta, ko viņi nevarot teikt Ventspils ielā, jo šī jums jāizvēlās pašam. Ko es zinu? Es taču nezinu nekā. No vienas puses būtu, protams, savādi, ja valsts institūcija ieteiktu kādu konkrētu ražotāju, taču no otras puses cilvēks šādā situācijā ir nonācis pirmoreiz dzīvē, un viņam vajadzētu kādu palīdzību. Šeit noteikti tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Veidojot sižetu, atcerējāmies, ka pirms aptuveni gada bija līdzīgi stāsti no jaunajiem vecākiem, kuru bērniem ir nepieciešamas ortozes. Latvijā izgatavotās ortozes bērni nevēlējās vilkt, un tās veselības stāvokli bērniem tikai pasliktināja. Tad centāmies sazināties ar vecākiem, kuriem ir šāda veida problēma. Kā izrādās, problēma vairs nesot aktuāla, jo vecāki, kas ar šāda veida situācijām saskārušies, ortozes Latvijā par valsts naudu vienkārši netaisa. Pat vairs nemēģina, jo gadījumu esot bijis pārāk daudz. Viņi vienkārši dodas uz ārvalstīm un palīglīdzekļus saviem bērniem iegādājas paši, jo tur produkts esot daudz kvalitatīvāks un pieeja klientiem profesionālāk. Redzu, kur es vairs aizskriešu. Man ir 79. gads jau oktobrī, 79. oktobrī, jā. Cik man tas Pēters vēl tur atļaus palēkāt uz to vienu kāju. Es nezinu, es tagad domāju, ja es tikšu vaļā no tās alerģijas, es tepat tās Pērnavas ielā mēģināšu sarunāt to lietu līdz galam.
Un tā man tās protestas te mājās metējās. Un neko nevar darīt. Jānis šajā situācijā nevienu īsti nevaino, un kā pats saka, nekas traks nav noticis, taču man tam ir grūti piekrist, jo es pats ortozes un protēzes netaisu, gluži vienkārši es nezinu, kā tas ir jādara. Un dzirdot šādus stāstus, daudziem Latvijas uzņēmumiem arī vajadzētu ņemt šo vērā. Vienkārši klientiem nepiedāvāt nekvalitatīvu produkciju. Novēlam Jānim spēku cīnīties, veselību un izturību, un arī par izturību nākamajā sižetā. Ja ģimenē ir gaidāms un piedzimst bērns ar kādu veidu invaliditāti, vecākiem tas ir psiholoģiski ļoti sarežģīts posms. Daudzos gadījumos ģimenes ikdiena ir pakārtota tam, lai palīdzētu bērnam attīstīties, kā rezultātā abi vecāki strādā 24 stundas diennaktī tikai šo vienu darbu, neatejot no bērna soli. Šis uzdevums ir ļoti smags. Latvijā ir izstrādāta 8 nedēļu ilga atbalsta programma bērnu ar invaliditāti vecākiem, lai palīdzētu viņiem dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, iemācīties atpūsties un darīt arī citas lietas, kas viņiem ir svarīgas, ne tikai nepārtraukti aprūpēt savus bērnus. Katrs vecāks nāk ar savām domām uz programmu, un katram vecākam ir savādākas ekspektācijas, jeb to, ko viņš cer šeit iegūt. Tas, ko es esmu vērojusi, kas notiek visbiežāk, vecāki kļūst mierīgāki. Vecāki kļūst mierīgāki, viņi sāk ieraudzīt savu dzīvi ar mazliet citās krāsās. Un bieži situācijās, kurās līdz šim ir licies, kad es esmu darījis vienīgo iespējamo variantu, viņi saprot, ka ir vēl varianti. Atbalsta programmā vecāki kopā ar psihologiem dalās savā pieredzē, to analizē un ar pētniecībā pierādītām metodēm cenšas uzlabot paši savu labsajūtu, resursu sadalījumu un pārvaldību, kā arī vienkārši saprast, ka pasaulē ir daudz dažādu iespēju un interesantu lietu, ko darīt. Mums ir plāns, ka mēs rudenī, pirmkārt, tad jau rudenī arī būs pirmie rezultāti, saprotami, kas arī tiem, kuriem interesē, un daudz vecāki, kas ir iesaistījušies, viņiem arī interesē, kas tad īsti notiek un kādi ir šie rezultāti. Bet mums ir doma, ka mēs gribam sastrādāties ar pašvaldībām un pabraukt drusku tālāk pa novadiem, jo pieredze rāda, ka Rīgā ir tās iespējas daudz vairāk, bet tikko mēs no Rīgas pabraucam tālāk, tās iespējas arī tā atbraukšana uz Rīgu nav tik iespējams. Šobrīd ir aizvadītas pirmās atbalstu grupas un notiek aktīva pētniecība, ko un kā šī metode ir palīdzējusi vecākiem. Pašas programmas veidotājs un ieviesējs gan ir pārliecināts, rezultāti ir ļoti labi. Paši pirmie rezultāti, tās ir tās vecāku un pārsvarā mammu degošās acis. Tas, ka viņas nāk un saka, man ir vieglāk. Es pirmo reizi, varbūt aizbraucot uz laukiem, braucu atpakaļ bez vainas sajūtas. Ja? Kad es atrodu laiku sev, es palasīju to grāmatu un es sapratu, ja es varu kādam palūgt palīdzību, viņi grib man palīdzēt, bet man ir jāiemācās to darīt. Tie ir tie rezultāti, ko var dzirdēt un just jau ātrāk. Un tā ir arī tā vērtība, ko mammas paņem. Tā kā paldies viņām, kas to var paņemt. Tātad plāni ir šādas programmas ieviest visā Latvijā, un tieši šī iemesla dēļ mēs noteikti par šīm programmām vēl dzirdēsim. Taču tagad tas arī viss raidījumā 3/4, un nākamais 3/4 raidījums ir pēdējais šajā sezonā. Nākamajā raidījumā mēs aplūkosim atkal aktualitātes, dosimies kādā interesantā izbraucienā, kura laikā arī paskatīsimies atpakaļ, kas tad foršs un labs šajā sezonā ir noticis. Uz tikšanos jau pēc nedēļas.